es tur biju mazliet ilgāk nekā drīkstēju uzturēties, un tad tāpēc mums nāk. Nu jā, to mēs nezinājām, tā kā drīkst tikai 15 dienas uzturēties. Jā, Krievijas iedzīvotāji var uzturēties par vīzu arī kaut ne tikai Krievijas. Vācieši un vispārējie, bet arī drīkst, jā, tur mēnesi vai divus. Bet tas, ko es gribēju izstāstīt, to mēs nezinājām, un plānojot to ceļojumu, mēs ieplānojām uz kaut kādām 20 ar kaut ko, manuprāt, dienām. Un tad mēs sākām meklēt, kuru mēs varam izceļot. Jo tev ir jāizbrauc ārā uz brīdi no valsts. Tas tur nemaksā dārgi, tur biļeti var pa 100 eiro turp atpakaļ. Un mēs bijām uz Malaiziju izceļojām, Kuala Lumpuru, un tad atceļojām atpakaļ tikai 3 dienas tur, un tad mēs varējām atkal uzturēties Taizemē. No jauna mums atkal bija jāsamaksā par vīzu, ko toreiz teica, ka tie bija kaut kādi $10, bet tie absolūti nebija $10, nu jau tie 30 vai kaut tāds. Nu jā, un tad es īstenībā, braucot turien, man bija cita vīzija pa Taizemi. Es gribēju dzīvot vairāk, nu varbūt nebija kāds, kas iesaka to īsto vietu. Es gribēju dzīvot uz neapdzīvotas salas, Bongalo un baudīt, nedarīt neko. Jo man neīpaši patīk ekskursijas, un kad ir daudz cilvēku, man tas nogurdina un nesagādā nekāds kaifs apskatīt tās vietas. Ko es ieteiktu visiem tiem, kas saprot krievu valodu, jo mēs bijām tur vienā ekskursijā, jo mums viens no kolēģiem ļoti mīlēja ekskursijas, tas pateicoties viņam, mēs tur kaut kur vispār aizbraucām, jo atkal ar otru kolēģi mums labāk patīk vienkārši kaut kur pastaigāties. Bet tie, kas zina angļu valodu un krievu valodu, tad labāk izvēlēties gidu krievu valodā, jo krievu valodā, nu, tāpēc, ka mēs bijām, nu, pirmai... Jo man ir tieši pretēji. Jā, nu, es tieši izstāstīju. Kāpēc mums tā sanāca? Mēs bijām pirmajā ekskursijā, kur bija angļu valodā gids, bet tas bija vietējs taizemietis. Un krievu valodā tur ir kāds krieviski dzīvojošais un runāt normālā krievu valodā, kur varēja saprast. Tas taizemietis anglis runāja tā. You know, you go here, oh, to the left, oh, you to the left, you see the mountain of the great ocean. Bet pēc pāris dienām tu sāc saprast, ko viņš runā. Un pats tā jau stāc arī. Jā, un tu sāc domāt, kā viņš runā. Tā bija mūsu pirmā diena. Mēs, what kind of mountain? No, not the mountain. I think you go left and you go right. Okay.